Es droši vien, kad Latvijā taisītu brokeri, kas ir laikam līdzīgs Sefinance un Altero, jo principā viņiem ir radīts tirgus, jo kredīti iestādēm ir aizliegts reklamēties. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Kad reklamēties var tikai šie brokeri. Un kas nozīmē, ja kredīti iestādes grib klientus, tad viņiem jāiet pie šiem brokeriem. Viņiem vienkārši garantēts bizness. Attiecīgi, šie brokeri no izsniegtās summas patur 5 līdz 10%. Ja tu paņem 5-10% no izsniegtās naudas, tad vienkārši tie partneri katru mēnesi to naudu skaita. Tā kā riska nav nekāda. Un garantēts bizness, jo reklamēties viņi var nākt tikai caur tevi. Un kas ir liels pluss, ka tu redzi visus šos klientus, kur viņi saņem aizdevumus, vai viņi saņem, kā viņi maksā. Tu vari pat viņiem taisīt nenormāli foršus scoringus. Un tu redzi, ka tas termiņš jau tam klientam tuvojās. Viņi piedāvā jau visiem pārējiem spēlētājiem un saka, ka šis ir ideāls klients, viņš vienkārši maksāja visu viņš samaksāja. Tu vari sarēķināt jau viņa rentabilitāti un piedāvāt visiem. Ja? Un attiecīgi šie uzņēmumi vienkārši tur peldās naudā šobrīd.